lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā. Nu, tagad varētu puiši padziedāt, ja? Vīri sakārtot savas balss saites. Lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā. Dāmas, jūs varētu atbildes manevru veikt. Visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā. Nu tad tutti frutti. Lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā. Ko tu Romai? Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Priesteris Andris Solo. Garīgs solo, jūs dzirdat. Palīdzēsim? Lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai visi kungam dziedā, lai viņu slavējā, lai viņu slavējā. Kamēr nav. Tu mans Dievs, mana gaisma, esmu šeit tavā priekšā. Piepildi mani ar gaismu, kura mani pārveidos. Piepildi mani ar gaismu, kura mani pārveidos. Tagad varētu nodziedāt tie, kur grib, lai viņi tiek pārveidoti. Es jau esmu pārveidots, man liekas, jau varētu nedziedāt. Iedomīgi, vai ne? Cik iedomīgi? Cik iedomīgi. Labi, nāksies vien dziedāt. Tu mans Dievs, mana gaisma, esmu šeit tavā priekšā. Piepildi mani ar gaismu, kura mani pārveidos.
Labi. Gars mēs lūdzam nāc, kā gaisma sirdīs nāc, kā uguns mūsos kūst, aizdedz mūs. Svētais gars mēs lūdzam nāc, kā gaisma sirdīs nāc, kā uguns mūsos kūst, aizdedz mūs un piededams. Visu vainais Dievs ir starp mums, viņa žēlastība apņem mums, savu laipnību viņš parāda. Visiem tiem, kas viņu cer atrast. Svētais gars mēs lūdzam nāc, kā gaisma sirdīs nāc, kā uguns mūsos kūst, aizdedz mūs, Svētais gars mēs lūdzam nāc, kā gaisma sirdīs nāc, kā uguns mūsos kūst, aizdedz mūs. Vēlreiz. Svētais gars mēs lūdzam nāc, kā gaisma sirdīs nāc, kā uguns mūsos kūst, aizdedz mūs. Būsim iemācījušies. Pantiem piedzirējums vēl jādabū iekšā. Visu varenais Dievs ir starp mums, viņa žēlastība apņem mums, savu laipnību viņš parāda. Visiem tiem, kas viņu cer atrast. Visu varenais Dievs ir starp mums. Viņš tiešām ir starp mums, var noticēt. Viņa žēlastība apņem mums, savu laipnību viņš parāda. Visiem tiem, kas viņu cer atrast. Nav neviena, ne otra. Mums tur paralēli ir kādi 18, 19 sadarināto pāri, un viņam arī iesākušies kursi. Es arī priecājos, ka jūs šovakar, ja liela daļa bijāt arī uz šo vakara pasākumu, uz grāmatas prezentāciju. Protams, paldies par darbu pie draudzes, ka jūs tik operatīvi, atraktīvi, tik, tā var teikt, efektīvi veicat šos darbus, un arī draudze, kas tā no malas man liet noskatījās, arī ļoti aizkustināta, uzrunāta un vairāk nāca un sacīja, nu būtu labi, ja viņi tiešām kļūtu par mūsu draudzes locekļiem. Tā kā esat labi strādājuši, labi uzvedušies. Paldies jums. Paldies no sirds. Paldies. Šodien mums ir mazliet svētku diena, ne tikai mazliet, bet es domāju pilnā mērā. Es nezinu, vai to jūs sajūtāt ēdienā, to, ko jūs sēdat, bet ir lielas svētki, un ar šo svētku dienu mēs pat izējām ārā no gaveļa laika noskaņas, jo Jāzeps,
kā jūs zinat, iespējams, ka jūs jau runājat, ir tiešām liels svētais, liels aizbildnis, Avilas Terēze. Tad mistiķis sacīja visu, ko es lūdzu Jāzepam, viņš patiešām to arī izkārto. Kaut ko dzirdēju vienā klosterī, Jāzeps nepalīdz, jo parasti tāds materiāls lietas saistās ar Jāzepu, tad paņem viņa figūru, aizgriež un ieliek kaktā, un līdz kamēr viņš palīdz. Kad es biju Gulbenē klosterī, tur arī karmelītu māsas, tad es tā arī biju pārsteigts par Jāzepu. Tur klosterim vajadzēja jaunu mašīnu, bet vispār vajadzēja mašīnu klosteru māsām. Un es aizbraucu pie viņām, un es skatos, Jāzeps stāv un apkārt no rītē mašīnu. Tad māsa saka, stāvēs tik ilgi, kamēr mums būs. Tā ļoti konkrēta ticība, ja? Citreiz arī tā mēs dzīvojam un arī nespējam palūgt un arī nepalūdzam, ja? Bet šodien ir tāda tēma, kur es negribētu ļoti gari izstiept. Un varbūt, lai īsi šo tēmu rezumēt, jums atrodas 45. lapas pusē, es izstāstīšu kādu tūkstneša stāstu. Bija tāds svēts cilvēks, saucā Abba vienturnieks. Vārds Abba, tātad kādā valodā, es domāju, ka tas ir, kādā valodā? Aramiešu valodā, jā, Abba, nozīmē tēvs. Bieži vien no tā klosteros latīņu valodā arī saka abats. Nu, un šis Abba vienturnieks aizgāja tūkstnesī, lai dzīvotu ar Dievu, lai satiktu Dievu. Viņš dzīvoja ļoti dievbīgu dzīvi, bet, protams, tas krita cilvēkiem uz nerviem, un pārējie nāca viņu traucēt. Viņi mētāja akmeņus, viņi dažādos veidos traucēja viņa mieru, un visādos veidos viņi gribēja izvilkt no tā tūkstneša. Viņi uzskatīja, ka viņš pārspīlē. Un kādreiz tāda grupa bija atnākusi, un pie viņa logiem kliedz Abba vienturnieku, vai tu zini, ka velns jau ir miris? Velns ir nomiris, kāpēc tu tur sēdi? Tas Abba vienturnieks atver logu, viņš daudz nerunā, bet viņš saka, nabadziņi, bārenīši, mana līdzjūtība. Ja tad šis joks mazliet raksturo šodienas tematu, par ko mēs runāsim, kas nebūtu nemaz nav tik tāds nenopietni ņemams, kas ļoti reāls, bet tāpat laikā, pie kura es negribētu ļoti izvērsti, uzkavēties, jo ir svētki. Bet tāpat laikā, ja jūs ziniet Jāzepa litāniju, kur mēs uzskaitam Jāzepa tikumus. Šeit ir kāds Jāzeps, nav? Nav vien Jāzeps tev vīrieši, ne? Ir, ja? Mārtiņš Jāzeps ir, ja? Jā, nu redz Mārtiņ. Tad Jāzeps ir, pareizi, Mārtiņš tāpēc, ka Mārtiņš ir galvnieks un Jāzeps ir viņa aizbildnis. Pareizi. Jāzeps ir dievbīgs vīrs, viņš ir tas, kas klusē, kas svētos rakstos nerunā. Viņš ir tas, kas ir aizbildnis, aizgādnieks, viņš ir Jaunās Marijas sargs, bet ir arī tāda viņa tituls biedinājums ļauniem gariem. Ja? Tas ļoti svarīgs ir. Ja, tad biedinājums ļauniem gariem bieži vien grūtos brīžos, pārbaudījumu brīžos, tad cilvēki arī piesauc svēto Jāzepu. Tātad, šodienas mums tēma ir, kā tad mēs varam pretoties ļaunajam, un šīs manas pārdomas sastāvēs no tādiem 4 punktiem. Pirmkārt, mazā ievadā es pateikšu, ka tas patiešām ir nopietni, un pirmais, tāds svarīgākais punkts būs, kāpēc tad mums būtu jātic, kā ļaunais eksistē. Svarīgs jautājums, mēs ticam Dievam, kāpēc mums pēkšņi šodien ir jārunā par ļauno? Otrkārt, es runāšu par to, kāda tad ir ļaunā taktika, tehnika, kā ļaunais uzvedās. Trešajā tādā punktā, un tas ir jums grāmatiņās, es atstāstu, kas jums ir rakstīts. Trešajā punktā es runāšu par to, kāda ir mūsu situācija, kurā mēs atrodamies šeit. Ne tikai konkrēti šī telpā, bet vispār mūsu dzīvē, kā ticība palīdz
Un visbeidzot, kā tad mēs varam uzvarēt, kā tad mēs varam cīnīties ar ļauno. Es tiešām mēģināšu, cik tagad ir pulkstenis? Jau 9. Mēģināsim tā, kad 9:20 es beigšu, ja? 25 jūs jau rādiet šitā, labi? Es mēģināšu ātri. Jo tas nav pārāk sarežģīts temats, un kā es vēlreiz saku, nevajag pārāk uz tā saslingt. Visnieks no jūs esat bijuši, Majoros ir katoļu baznīca. Agrāk tā bija cara laika uzcelta ģimnāzija, ko katoļu draudze pārveidoja, un uzcēla tādu, pārveidojot skaistu dievnamu. Un tur ir vairākas svētbildes, un viena svētbilde ir eņģelim Mihēlam, jo viņš ir šīs draudzes aizbildnis. Un tad prāvests pasūtīja eņģelim Mihēlam gleznu, un parasti tātad šo eņģeli attēlo cīņā ar sātanu, cīņā ar ļauno garu, cīņā ar dragonu. Viss būtu labi, tā glezna bija skaista, bet viņš tik izteiksmīgi uzzīmēja šo dragonu, šo ļauno garu, kad viņš bija izteiksmīgāks kā pats Mihēls, nācās viņu nomainīt. Tiešām es tā stāstu. Tad, baznīca atgādina, ka mums nav jādzīvo bažās, bailēs, neziņā, drebot par ļauno garu, jo tā vietā, lai visur kliegtu un redzētu ļaunais gars, mums ir jāsauc Dievs, Dieva mīlestība, svētie, kuri daudz lielākā mērā ir ap mums, jo viņi šo cīņu jau ir izcīnījuši, viņi jau šo cīņu ir uzvarējuši, un ļaunums jau ir zaudējis, tā var teikt, savu spēku, tikai šeit uz zemes viņam vēl ir dotas dažas iespējas un ļoti limitēts laiks. Tātad, ievadā es gribu jūs pārliecināt, ka ļaunais gars, sātans, grieķu valodā, viņu sauc par diabolos, tulkojumā nozīmē šķēlējs, tas, kas apsūdz, sašķeļ, tas, kas, ko viņš vēl dara, kas īstenībā rada nemieru, neziņu, kas ieved neskaidrībā, tad ebreju valodā, aramiešu valodā tiek saukts par sātanu. Viņam ir daudz citi vārdi. Folklorā mēs bieži vien runājam par velnu. Baznīcā mēs runājam par ļauno garu, par kritušo eņģeli. Es varbūt tagad neiedziļināšos, no kurienes viņš nāk, bet tik atgādināšu, ka viņš nav vienkārši enerģija, viņš ir persona. Viņš ir reāls spēks, kas arī, tāpat kā mēs, tic Dievam, bet kas ir ar savu izvēli vērsies pret Dievu. To, ko es saku, mēs mazliet varam iepazīt no atklāsmes grāmatām, no vecās derības grāmatām, un baznīca to izprot, ka tas ir kritušais eņģelis. Gaismas eņģelis, kas, ja tā var teikt, spoguļojoties savā skaistumā, vēlējās pats būt dzīvības un patiesības avots. Jāsaka, ka mūsu priekšstati par sātanu ļoti nepilnīgi, jo sātans jau neradās tad, kad cilvēki atstāja paradīzes dārzu. Tad neviens nebija klāt, kā tas notika, bet Dieva vārds, īpaši vecā derība, mums liek par to nojaust, jo savādāk mēs nevaram atbildēt uz ļaunuma problēmu, kas pastāv. Ja mēs skatāmies uzmanīgi jaunajā derībā, tad vismaz 30 vietās Jēzus ne tikai runā, bet cīnās ar sātanu. Sātans patiešām ir ļoti konkrēta realitāte. Viena no tādām sātana tehnikām un taktikām ir likt ticēt, ka viņš neeksistē. Iedomāties kara vadoni ar savu armiju, kas domā, ka viņu nav. Viņi ir vislabākā situācijā, jo mēs sliktāk novērtējam ienaidnieku, jo viņš ir stiprāks. Jo mazāk mēs zinām par viņa spējām, varu un efektivitāti, jo vieglāk mēs pazaudēsim. Bet tāpat laikā arī, un šis ir tās lekcijas arī uzdevums, nevajag pārspīlēt sātana lomu,
vietu, jo viņš jau ir satriekts. Bieži vien tā latviešu pasakās lasot, mums liekas, ka tur Dievs ar sātanu diskutē, melnais ar balto, labais ar slikto, patiesība ar meliem. Tā nav pareiza izpratne par ļaunumu kristīgā tādā skatījumā. Un to mēs arī mēģināsim šodien arī kopīgi saprast. Ja mums nav dziļas patiesas ticības par Dievu, mums arī ir grūti iedomāties sātanu. Un runā jau nav par to, ka mums viņš ir jāiedomās, bet ir grūti ticēt. Bet paradoksāli, ka tieši sātans ir pirmais, kas atpazīst Jēzu, kas jūtas apdraudēts. Gavēņu laiku, ko mēs iesākām ar pelnu trešdienu, mēs iesākām ar evaņģēliju, kur redzam, kā Jēzus tūlīt pēc kristībām aiziet tūkstnesī, un ko viņš tur satiek? Sātanu, kas viņu kārdina, kas kārdina viņu ļoti noteiktās, konkrētās jomās. Un svētie raksti saka, sātans, kad viņš jau ir uzvarēts, viņu atstāja līdz laikam, lai atkal no jauna atgrieztos. Domāju, ka jūs visi esat redzējuši filmu Kristus ciešanas, Mela Gibsona filmu, tad jūs arī redziet, kā šis mākslinieks notēlo sātanu, kā viņš to attēlo Ģedzemenes dārzā, kā čūsku, kā viņš parāda sātanu, kas, ja tā var teikt, nemitīgi vairo ļaunumu cilvēku sirdīs. Un tāpēc, es domāju, ka tāda ir tā kristīgā gudrība un arī piesardzība, kas liek mums labāk atšifrēt sātana rokrakstu. Tad atgriežoties pie jūsu grāmatiņām, ir tāds jautājums, kāpēc mums būtu jātic, ka ir velns. Velns, kas ir viltīgs, kas ir ļauns un kas ir spēcīgs. Viņā nekas nekad nevar būt labs. Dažreiz man bērni uzdod jautājumu, vai sātans tiks izglābts, vai viņš mainīsies, vai viņš pazudīs, vai sātana valstība, tad, kad Dieva valstība atnāks, nebūs. Tie ir svarīgi jautājumi, par kuriem mēs varam arī padomāt. Un, ja uzdodot jautājumu, kāpēc mums būtu jātic, kā velns eksistē, ka sātans ir, jums tiek dotas vairākas atbildes. Un pirmkārt, tas ir svēto rakstu pierādījums, kur ļoti skaidri, gan vecā, gan jaunā derībā, mēs redzam šīs valstības spēku, ļaunumu. Otkārt, sātanam, ja tā var teikt, viņa eksistencei, ir ticējuši kristieši visos laikos. Mēs paskatāmies svēto dzīvi, mēs paskatāmies arī baznīcas dzīvi, un nevajadzētu domāt, ka sātans ir viduslaiku izdomājums. Mēs tikpat viņu labi redzam gan pie tūkstnešu tēviem, mēs viņu redzam arī tad, kad Pāvils VI redzēja baznīcā grūtības, viņš arī sacīja, ziniet, es jūtu sātana dūmus baznīcā. Daudzi par šo frāzi, tā var teikt, smaidīja, domā, ka tas ir kaut kas tāds no pagātnes laikiem, bet baznīca modri, ja tā var teikt, modri atgādina un arī vēlas, lai šī tātad izpratne par ļauno spēku, par ļauno garu, tā var teikt, nepazust no cilvēka ar sirdīm, jo Kristus saka, esiet modri. Esiet modri, esiet nomodā, esiet kā kalpi, kas gaida, kungu atgriežamies ar gaismekļiem un esiet nomodā. Ir tāds arī stāsts un tāda garīgo tēvu pārliecība. Sātans neiztiek cilvēkus, kas dzīvo grēkā. Tikai tad, ja cilvēks uzsāk ceļu pretī gaismai, tikai tad, ja viņš sāk ticēt, viņš sastopies ar sātana kārdinājumiem, ar ļaunumu, ar sātana spēku. Kaut kur lasīju kādu tūkstneša stāstu, ziniet, tirgus laukumā pilnīgi pietiek, kā viens svētais kādā redzējumā redz, ka ir viens sātans, kas garlaikojās un jautā, ko tu šeit dari. Viņš saka, šeit jau nav ko darīt. Viss notiek pats no sevis. Cilvēks strīdās, aprunā, krāpjās.
nedomāju šeit sanitāti, ir centrāla tirgu, bet tā. Tad viņš saka, kur tad jūs pulcēties, kur tad jūs esiet? Un viņam parāda, ko? Klosteri, garīgo semināru. Kur tātad katram mūkam vai topošam garīdzniekam ir piekabināti vairāk sātani, kas nemitīgi viņam, ja tā var teikt, mēģina ietekmēt. Kāds svētais arī runā par kādu lietu, viņam bija tāda vīzija, viņš redz, kā tad mūkam tiek griezti mati, un ka sātans ir noliecies, un viņš viņus skaita. Saka, ko tu dari? Un viņš saka, šis mūks dara to, ko regulāri neatļauj darīt. Viņš dara tādā laikā, kad viņš to nevar darīt. Un es uzskaitu to, ko viņš tātad dara pret regulu, pret Dieva gribu. Tad skaists stāsts, kas liek mums padomāt, cik liela var būt šī atbildība. Visbeidzot, ja mēs tā loģiski domātu, un tas ir trešais pierādījums pēc tā, kad mēs zinām, ka Bībele to saka, baznīcas tradīcija un pieredze, treškārt mums arī saka tāda loģiskā domāšana. Mēs nevaram savādāk izskaidrot tos pārbaudījumus, kuriem cilvēks ir gājusi cauri. Es domāju, karus, masu slepkavības, ļaunumu, revolūcijas, cilvēku cietsirdību. Mēs redzam, ka ir kaut kas vairāk, ka cilvēks atsevišķos posmos ir kļuvis, ja tā var teikt, nežēlīgāks par zvēru, zaudējot cilvēcību. Un saprotam, ka aiz tā stāv kāds autors. Un ja mēs tā mēģinātu atgriezties, kā tad sātans manipulē ar cilvēku, tad baznīca saka, ir vairākas sfēras, kur viņš jūtās labi. Un Kristus saka, ka šīs pasaules princis ir sātans, ka tad ir viņa valdīšanas laiks, kas viņam ir piešķirts, kas viņam ir atvēlēts, kas viņam ir iedots. Un šī pasaule bieži vien, tā var teikt, var cilvēkam traucēt iet uz savas dzīves mērķi. Un, kad mēs lasām svētos rakstus, ir svarīgi saprast, ka vārds pasaulē ir, ja tā var teikt, vairākas nozīmes. Ir Dieva radītā pasaule, bet šī pasaulē arī valda tas, ko mēs saucam par Dieva pretinieku. Un caur pasauli viņš arī ietekmē cilvēku, zinot, ka cilvēks ir zaudējis kaut kur līdzību ar Dievu. Ka cilvēks arī brīvi izvēloties var nostāties pret Dievu, pretoties Dieva gribai, un kad cilvēks ir brīvs. Un atsevišķos gadījumos tātad, ir veselas sistēmas, kas ir vērsušās pret Dievu ar lozungiem, Dievs ir mīris, Dieva nav, varam iztikt bez Dieva. Un bieži vien viņš izmanto tādā veidā cilvēku ievainoto dabu, lai novirzītu cilvēku no mērķa. Evaņģelists Jānis to ļoti labi saka, ka cilvēks krīt tāpēc, ka ļaunuma cēloņi ir ļaunais gars, pasaule un ievainotā cilvēka daba. Un viņš ievainoto cilvēku dabu saka, tur ir acukārība, dzīves lepnība un miesas kārība. Jā, labi, sekojiet līdzi. Tātad, atgriežoties pie šīs tēmas, redzam, ka būsim pārliecināti, ka tāda ir izpratne, ko dod mums gan Dieva vārds, gan baznīcas pieredze. Un viens no, varbūt, tādiem visvieglāk pamanāmiem veidiem, kur mēs redzam sātana rokrakstu, ir neticība un šaubas. Tieši tas tad raksturo un ir zīme tam, ka cilvēks vairs nav brīvs. Mēs to redzēsim dažos konkrētos gadījumos, un apstājoties pie tā, kāda ir velna taktika. Mēs saprotam, ja jau sātans ir Dieva pretinieks, ja viņš dara visu, lai, ja tā var teikt, pretotos Dieva gribai, tad viņa, tā var teikt, pirmais mērķis būs cilvēks.
kā cilvēku novirzīt no ceļa, bet ne tikai novirzīt, kā iznīcināt cilvēku. Ja kā traucēt iet šo ceļu uz pestīšanu. Otrajā vēstulē korintiešiem ir tādi vārdi: šīs pasaules dievs, un dievs ar mazo burtu, ja mums saprast vēlns, ir apstulbojis neticīgas sirdis, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlijas gaisma, kas ir Dieva attēls. Tad cilvēks var tiešām iestikt, iegrimt ļaunumā. Mēs runājam, tie, kas bija nedēļas nogalē, par tādām zvīņām, kas var cilvēku kavēt. Cilvēks vairs neredz. Un bieži vien Sātans izmanto kārdinājuma tehniku. Un šeit būtu ļoti svarīgi saprast, ka kārdinājums vēl nenozīmē grēku. Gluži pretēji, kārdinājums var kļūt par vingrinājumu, lai augtu tikumos, lai augtu Dieva pazīšanā un Dieva mīlestībā. Jaunajā derībā, liekas, ka Pāvils saka tā, ka kas nepazīst kārdinājumu, liekas, ka Jākabs tas ir, viņš vēl nav, ja tā var teikt, sasniedzis pilnību. Un tātad viens veids, ko izmanto ļaunais gars, ir kārdinājuma tehnika, jeb taktika. Piedāvāt cilvēkam lietas, kas viņam nav vajadzīgas, kas viņam nav attiecīgas, kurās viņš iekāro, kurās viņš zaudē līdzsvaru. Bet, ja cilvēks uzvar kārdinājumu, tad tas viņam ir nopelns. Dažreiz cilvēki grēksūdzē, tad ir uztraukušies, ka viņi ir daudz kārdināti, bet tieši tāpēc mēs arī lūdzam un mēs zinām, ka Dievs nekad nevienu nekārdina pāri par viņa spēkiem. Dievs nekad cilvēku neatstāja un nenoliek tādā situācijā, ka viņam būtu jāsabrūk, ka viņš nevarētu atteikties no ļaunā. Jo Dievs vēlas, lai caur, ja tā var teikt, šiem pārbaudījumiem cilvēks būtu brīvāks un pilnīgākā mērā piederētu Dievam. Tad to ir īpaši arī uzsvēruši svētie, svēto pieredze, ka Sātans, kā ierobežota būtne, arī nav visu varens. Viņš nekad nespēja pacelties tad, kad ir ticības, cerības un mīlestības, ja tā var teikt, ne līmenis, bet ja cilvēks saka, es ticu, vai es mīlu, vai es paļaujos, viņš jau automātiski iziet no jebkuras Sātana važām. Jo, es gan sacīju, ka Sātans arī tic, viņš tic Dieva eksistencē, jo viņš to redz daudz, daudz labāk, bet viņam nav pestīšanas, viņš netic, kā mēs ticam, jo viņš zina, ka viņa spriedums ir parakstīts. Bet, lai tā var teikt, bojātu Dieva darbu, viņš vienmēr turpinās darboties. Cik ir pulkstens? Nevaru mānīt, cik ir? 15 minūtes ir, ja? Tad, īstenībā, lai mēs rīkotos gudri, es jums tā iesaku lasīt Dieva vārdu, ir daudzas ļoti izteiksmīgas vietas, kas mums parāda Sātana tehniku un taktiku. Un, mēs zinām, viena no tādām izcilākām vietām, protams, ir radīšanas grāmatā, kā tad pirmais cilvēks sagrēko. Un tas ar nolūku ļoti detalizēti un sīki ir aprakstīts, lai cilvēks atklātu to, kā ļaunais darbojās. Es tagad tādu sīku analīzi neveikšu, bet uzlūkot pirmos cilvēkus, kā viņi sagrēko, mēs atrastu ļoti tādas būtiskas, svarīgas detaļas. Un viena no pirmajām mēs redzam, ka Ādams un Ieva nav kopā. Ziniet, ka Ādams nav savas sievas klāt Ievas. Kaut kādu apstākļu dēļ viņa ir viena. Iespējams, ka viņi būtu kopā, viņi daudz vieglāk atvairītu šo uzbrukumu, šo kārdinājumu. Ka sieva, ja tā var teikt, iet diskusijā, dialogā ar Sātanu, ar šo jauno čūsku, kas tūlīt iesēja viņas sirdī šaubas. Jo viņa, čūska, ļaunais gars, nepareizi attēlo situāciju. Čūska nerunā par labo, par visiem dārza kokiem, par augļiem, par brīvību, par mīlestību,
bet viņa pievērš uzmanību, ka Dievs ir kaut ko tev aizliedzis. Ziniet, aizliegtās auglis vienmēr tas saldākais. Bērnam pateiks, nē, pie krāsas nepieliec pirkstu, viņš tiešām aizies un tur pieliec. Tā šais ir. Un ir vēl citi elementi, kā šī sarunā Dievs tiek nostādīts kā konkurents, kā tāds, kas apdraudētu vai ierobežotu cilvēka brīvību. Tad ļaunais gars, sātans, čūska neatklāja Dievu, kāds tad Dievs ir. Dievs, kas uzticās, Dievs, kas vēl cilvēku labumu. Un redzam ļaunuma sekas. Redzam nepaklausības sekas, un svētie raksti saka, jau ir jaunā derībā, tas tā tiek interpretēts, kad savu nepaklausību pasaulē ienāca grēks, un grēka alga ir nāve. Tad šī nepaklausība arvien vairāk un vairāk atrod vietu cilvēka sirdī. Šī nepaklausība skar arī tikpat lielā mērā Ādamu, kas ir līdzatbildīgs, kā mēs redzam, kas arī bauda to, kas viņam ir aizliegts baudīt, un kas arī pēc tam vairs nespēja pareizi novērtēt situāciju. Nevienā vietā pirmie cilvēki nevēršas ar atvainošanos, ar lūgumu pēc piedošanas. Mēs redzam, ka pirmie cilvēki jau apsūdz viens otru, ka viņi pēkšņi atklāja savu kailumu. Daudz citu elementi, mēs uzmanīgi to lasītu, mēs to redzētu, kā pirmie cilvēki zaudē Dieva klātbūtnes apziņu. Viņi slēpjās no Dieva, pat ja Dievs viņus meklē un sauc. Viņi vairs, tā var teikt, neusticās viens otram. Un zinām, lasām tālāk radīšanas stāstu, ļaunums pieaug. Dievs sūta šos lielos plūdus, lai tādā veidā attīrītu cilvēci. Tūlīt pēc paradīzes atstāšanas, kas notiek tālāk, Kains nogalina Ābelu un redzam, ka ļaunums ļoti ātri pārņem cilvēka sirdis un prātus. Redzam, ka šī gadījumā arī šī čūska, šis ļaunais gars, noliedz Dieva uzlikto sodu. Čūska piedāvā kaut ko citu, viņš saka, jūs nemirsiet, jūs dzīvosiet, jūs uzzināsiet patiesību. Caur nepaklausību jūs būsiet brīvi. Tad redzam, kādas ir šīs neusticības sekas. Varbūt tās ir tāpēc, ka pirmie cilvēki pārāk paļāvās uz saviem spēkiem. Viņi pārāk, ja tā var teikt, grūti ir pateikt, kāpēc tas tā notika. Diskusijas tālāk pie galda, kā tur paradīzes dārzā varēja rasties sātans, dažādas atbildes. Kādēļ es uz to neatbildēšu, bet redzam, ka ir zudusi draudzība. Un Kristus ir nācis, lai no jauna atjaunotu šo draudzību, lai satriektu sātana darbu, lai cilvēku no jauna ievestu šī gara pasaulē, šī gara brīvībā. Bet tāpat laikā cilvēks bieži vien ir kārdināts tiekties pēc šī aizsliegtā augļa. Un šī lekcijā mēs par to varam tā pieskarties, jo tas ir tāds būtisks, svarīgs jautājums. Ja vienai cilvēku daļai tad sātans izraisa bailes un vēl distancēties un netuvoties, tad ir arī cilvēku kategorija, kas ir ļoti uzrunāti, pievilkti un bieži vien iet dažādās attiecībās ar šo pārdabisko sātana pasauli. Un varbūt vairāk kā nekad tieši tagad plaukst dažādi okultie uzņēmumi, struktūras un buršanas. Un, ja tā paskatāmies, cik daudz ir tādu zīlēšanas iestādi un tā tālāk, kuras jūs varbūt izkārtnes esiet redzējuši, tad ticiet man, tas varbūt ir 10 reizes vairāk kā garīdznieku un baznīcu. Un ja jau viņi tur ir, tad tur ir darbs un ir cilvēki, kas iet un konsultējas. Un patiesībā to darot, cilvēks iet pret pirmo bausli.
Un tieši tas ir vissmagākais, ka cilvēks neatzīst Dieva suverenitāti, bet viņš ir gatavs pakļaut zemākam spēkam, pakļaut radībai un šī gadījumā sasaistīties ar Dieva pretinieku. Un kā garīdznieki mēs esam arī pieredzējuši to, cik traģiskas, dramatiskas var būt sekas, ja cilvēks to savā dzīvē ir pieļāvis, un ja viņš nevēlas atteikties un atmest, un, ja tā var teikt, arī salauzt, saraut visas saiknes ar šo ļauno, kas patiesībā var apdraudēt mūsu katru. Tad jau apostoļu darbos mēs lasām, ka mācekļi savāca dažādas bušanās grāmatas, ka viņi savāca šo kulto literatūru, to dedzināja, no tās atteicās, jo tas ir priekšnoteikums garīgai brīvībai. Tas ir priekšnoteikums Dieva bērna stāvoklim. Un ja mēs kādā veidā kaut kad esam bijuši saiknē, tad lai šis vārds, ko mēs kopīgi pārdomām, palīdz mums tiešām novilkt to svītru starp patieso un meliem, starp ļaunu un labo, starp žēlastību un grēku. Trešais punktiņš jūsu grāmatiņā 48. lapas pusē ir, kāda ir mūsu situācija, kurā mēs esam, kādas tad ir mūsu pozīcijas. Un tā ir kristiešu privilēģija, ka mēs esam no tumsas valstības pārcelti mīļotā dēla valstībā. Mēs to lasām vēstulē kolosiešiem. Tad mēs bijām grēkā, bet mēs esam, tā var teikt, atbrīvoti no grēka važām. Mēs esam izglāti. Caur ticību mēs esam kļuvuši Dieva bērni, kā mēs to dziedājam, un tā ir tā lielākā žēlastība, lielākā dāvana, kuru mēs esam aicināti nostiprināt. Cik svarīgi ir pateikt, ļaunajam es tev vairs nepiedaru. Es esmu Dieva īpašums. Es izvēlos būt gaismas bērns. Katru reizi svinot kristību, jūs ziniet, ka mēs kā Dieva tauta baznīcā atkārtojam šo, ka es atsakos no ļaunā, no grēka, no darbiem. Un ne tikai atsakos, bet ar īpašu egzorcismu, īpašu lūkšanu cilvēks saņem atbrīvošanas žēlastību. Un ticiet man, ja runā par egzorcismiem, tad baznīca arī vēlās, un es jau paskatījos baznīcas dokumentus, īstenībā pasaulē ir ļoti liels trūkums pēc egzorcistiem, jo tas, kā ļaunais gars šajos laikos darbojas, ir arvien, tā var teikt, uzbāzīgāk. Un tāpēc, piemēram, baznīca saka, ka katrā diecēzē ir jābūt nozīmētam bīskapa cilvēkam, tātad, kas veic šo kalpojumu, kas tad gan ir sagatavots, gan saistībā ar pārējiem, tātad ir saņēmis tādu īpašu misiju, īpašu sūtību, pirmkārt jau atpazīt ļaunā gara rokrakstu un arī pret to cīnīties. Un arī šādas pilnvaras tad arī tiek dotas jebkuram garīdzniekam atbrīvot cilvēkus, lūgties par cilvēku, aizlūgt, arī egzorcizēt ar mazā egzorcisma palīdzību. Ja Jēzus mūs ir atbrīvojis, ievedis savā gaismas valstībā, tad viņš ir vēlas, lai mēs dzīvotu kā gaismas bērni, lai mēs nenosodītu, lai mēs netiesātu, lai mēs neapsūdzētu, jo tas tad ir Sātana rokraksts. Viņš ir tas, kas nemitīgi šķēr. Pētera vēstulē ir tādi vārdi, Sātans kā rūcošs lauva staigā meklēdams, ko aprīt. Un šos vārdus katru nedēļu baznīca atkārto un atgādina. Tur, kur es mācījos Francijā dienvidos, bija tāda senāka abatija, un tā bija cisterciešu abatija. Šeit bija mums cisterciešu māsas, un tā abatija izcēlās ar to, ka tur nebija nekā lieka, nekādu ornamentu, ne figūru. Viss, var teikt, bija ļoti tikai tādās skaidrās līnijās, kolonās, lai mūka varētu tikai nodarboties ar svarīgāko, ar galveno, darbs un lūkšana, bet bija viena figūra. Kas tā bija par figūru? Tā bija vēlna figūra. Un tur, kur sēdēja klostera priors, kapitula zālē, tieši pretī tā pret dzegu, bija
akmenī skulptēta, izkalta velna figūra, kas tikai klostera priekšniekam atgādināt, esi modrs, jo velns vienmēr var iemaisīties tavos lēmumos. Esi pazemīgs, jo velns pretojas pazemīgiem. Tas, kas ir lepns, kas ir augstprātīgs, ja, padod sevi šīm briesmām, ka ļaunais viņu apdraud. Un labākais veids, ko mēs esam aicināti, tad arī pārdomāt, ir ticība, apziņa, ka mēs esam glābti, ka mēs esam Dieva mīļotie bērni, un arī tad cīnīties ar tādiem garīgiem ieročiem, kā ticība, kā Dieva vārds, kā pazemība, no kuras tad arī ļaunais bēg. Arsis Prāvests, kas ir garīdznieku aizbildnis, viņam bija tāda pieredze, viņš saka, ļaunais gan ir muļķis, kāpēc, bet tad, kad viņš tā plosās, es zinu, ka vienmēr būs kāda liela zveja. Viņš saka, vienmēr atnāks kāda dvēsele, kura prasīs sakramentus, kura izglābsies, kura tiks pestīta. Un to nevarēdams pieņemt, viņš jau saulēcīgi mani brīdina par to, ka viņa nāks. Jāsaka, ka daudz dažādu tādu neizskaidrojumu fenomenu bija viņa dzīvē, tā ka apkārtīgi pat priesteri sacīja, varbūt, ja tu ēstu vairāk, ja tu gulētu vairāk, viss tas tam nemotiktu, bet tad viņš sacīja, atnākiet padzīvot ar mani, un kad viņi padzīvot, viņi tiešām pārliecinājās, ja, par to, kāda var būt šī cīņa ar ļauno. Un cik daudz arī ļaunais var, ja tā var teikt, viņa rīcība var tikt atļauta, protams, lai gūtu lielāku Dieva labumu, bet tas neizslēdz arī cilvēka tiešām ciešanas. Man liekas, kad jau ir 25, ir, ja? Ne? Ir jau, ja? Jau 30 ir, vai ne? Man liekas, ka jau ir, es domāju. Kā mēs aizstāvam sevi? 4. punkts. Es jau sacīju vēstuli Efeziešiem. Tā ļoti skaista vēstuli, neanalizēšu, bet 6. nodaļā Pāvils ļoti labi pazina, kā ģērbjās romiešu karavīri, kur katrai lietai bija kāda īpaša nozīme. Siksnuku apjozās, tunika, kaska, vairogs, zobens, tāds duncis un tā tālāk. Un viņš saka, tad pirmkārt bruņojieties ar Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties visām velna viltībām. Nekad savā spēkā, bet tieši ar šo dievišķo bruņojumu. Viņš saka, tad šis bruņojums pirmkārt 14. pantā, 6. nodaļā ir patiesības josta. Un mums patiešām ir jāpadziļina savu izpratni par patiesību. Mums jācenšas iepazīt, jo patiesība cilvēku dara brīvu. Ja cilvēks paliek maldos, neziņā, nav komunijā, ja kopībā ar pārējiem, viņu vienmēr var apdraudēt nezināšanu. Tas nozīmē, patiešām mēs esam aicināti iepazīt visu patiesību. Ja? Šo patiesību pieņemt, darīt par savu, jo Sātans nemitīgi melo, viņš tiek saukts par melu tēvu, viņš ir tas, kas nemitīgi vēlas iedvesmot cilvēkā nepatiesību, šaubas, neziņu. Otkārt, šī bruņojumā mēs redzam 14. pantā arī taisnības bruņas. Tad šīs taisnības bruņas nāk no tā, ka Dievs mums ir attaisnojis, ka mums pieder Dieva mīlestības nopelni, ka mēs varam ar Dieva taisnību stāties pretī velnam. Un vēstulē Jēkabs saka, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Un kā tad viņš bēgs? Viņš saka, tuvojoties Dievam, un tad viņš tuvosies jums. Ja mēs Dievu meklējam, tad tas ir Dieva apsolījums, viņš ļauj mums sevi atrast, un tā ir vislabākā aizsardzība, tā ir vislielākā drošība. Tas vislabākā vieta, kur cilvēks paliek žēlastībā. Ļoti svarīgs līdzeklis cīņā pret ļauno, protams, ir grēku nožēla un atgriešanās, ka mēs atgriežamies pie Dieva, mēs izsūdzām grēkus, mēs nepaliekam melos un maldos, jo, ja mēs esam ļoti ilgstoši ienaidnieka teritorijā, briesmas ir tādas, kad mēs varam
zaudēt sirdsapziņas skaidrību, spēju pareizi redzēt un spriest, ka ļaunais mūs tā ietekmē, ka mēs pieņemam savus šablonus, savu skatījumu vai savas, teiksim, tādas deformētās iestrādes, kas cilvēkam neļauj pilnā mērā atvērties vai rīkoties patiesībā. Tad šī vēstule Efeziešiem runā par evaņģēlija apaviem, miera apaviem. Svarīgi ir degt par evaņģēliju, iet evaņģēlija ceļu. Turpat ir arī ticības vairogs, ar to tad tiek atvairītas ļaunā gara ugunīgās bultas, protams, ticība, paļaušanās uz Dieva apsolījumiem. Un visbeidzot, 17. pantā Pāvils saka, uzlikt pestīšanas bruņu cepuri. Un pāri par visam tad arī vēl ir Dieva vārda zobens. Redzam, noslēgumā šīs nodarbības mērķis 5. lapas pusē ir runa par to, ka mums nav vienkārši jāzina šī patiesība, bet mums kā kristiešiem ir jābūt drosmīgiem, drošiem, un mēs esam aicināti cīnīties pret tumsas pasauli, pret tumsas valstību, ka mēs, zinot un stāvot krusta pakājē, esam uzvarētāji. Un mēs esam aicināti lūgt Dievu. Un tieši tā ir tā garīgā cīņa. Vēstulē korintiešiem ir teikts, mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet Dieva priekšā mēs lūdzot noārdam Sātana valstību. Sātans strīds, redzot, ka cilvēks noslīgt uz ceļiem un lūdz. Tad lūkšanā vienmēr cilvēks, ja tā var teikt, iziet no jebkuriem, teiksim, maldiem, no Sātana tvēriena un važām. Un visbeidzot, noslēdzot, sapratīsim, ka bija tāda mācība maniheisti, kas sacīja, ka debesīs Dievs un Sātans turpina cīnīties. Un, ja mēs lasām varbūt Ieba grāmatu, mums var likties tā, ka Dievs pieļauj Sātanam uz kādu laiku darīt to un to Iebam, un tad daudz ļaunas lietas notiek. Bet Bībele nerunā par Dievu un Sātanu tādā veidā. Sātans ir sakauts, un Dievs ir visa radītājs. Un Sātans ir, ja tā var teikt, sakauta radība. Un viņš ir daļa no, ja tā var teikt, radības plāna. Viņš ir tā kritušī daļa. Un viena tāda, teoloģiskā spekulācija bija doma tāda, kad patiesībā to svētais Origēns, viņš nav svētais Origēns, saka, ka Dievs rada cilvēku, lai tie ieņemtu eņģeļu vietu, kas bija paredzēta eņģeļiem, lai viņi tādā veidā slavētu Dievu, lai tādā veidā līdzdarbotos Dievu pestīšanai visā pasaulē. Tātad Sātans ir sakauts, viņš ir iznīcināts, pie krusta Sātans ir zaudējis jebkuru varu, un mēs esam aicināti nemitīgi ļaut Dieva dzīvībai, Dieva mīlestībai iemiesoties mūsos. Tur, kur ir patiesība, kur ir mīlestība, kur ir svētā gara dāvanas un augļi, tur vairs nav vietas Sātanam. Arī vēl svētie saka, ka bieži vien ļoti labs egzorcisms kristīgā dzīvē ir tiešām prieks. Prieks, miers, mīlestība, tās ir tās dāvanas, pret kurām Sātans nespēja neko izdarīt. Un cilvēks tādā veidā paliek un kultivē šīs svētā gara dāvanas, viņš var būt drošs, ka caur šo savu attieksmi viņš arī citus ved un šo tumsības valstību arvien vairāk un vairāk sakauj, un tā zaudē savu spēku. Paldies par jūsu uzmanību. Laikam jautājumi nebūs vietas un nedrīkst alfā jautāt, tikai grupiņā var runāt. Tās nav tādas publiskas lekcijas. Bet to, ko es gribēju jums pateikt, Līs, izmantot izdevību,
Es te personīgi atbildēšu, labi? Tad tuvojās lielā, klusā, svētā nedēļa. Un šī nedēļa iesākās ar Pūpoles svētdienu. Un šī jaunajā nedēļā, kas stāv mums priekšā, ir ļoti svarīgi notikumi. Daži no jums, no mums šeit saņems kristības sakramentu. Daži jau ir saņēmuši Svēto komuniju. Laura, apsveicam vēlreiz tevi. Daži to gaida, daži tam gatavojās. Un es jums novēlu, lai jums ir svētīgs šis laiks. Un tas nozīmē, šī vēlējumā es jūs aicinu arī atrast pietiekoši daudz laika šīm garīgām aktivitātēm, kas jums tiks piedāvātas. Jo visā baznīcas gadā šī nedēļa ir īpaša, tādām lielajām dienām, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena un arī, protams, ar lieldienu svinībām kā tādām, bet lai līdz tā mēs aizietu, tad ir šī svētdiena kā Pūpoli, Pauļas svētdiena, kur mēs atceramies Kristus svinīgo ieiešanu Jeruzalemē, un tad arī uzsākās viņa kalpošana. Un tāds liels notikums, ja gadījumā jūs neesiet nākošā otrdienā, tā praktiski iepriekšpēdējā lekcija mums, tad 29. martā mums ir krustaceļš Vecerīgā. Krustaceļa tēma ir piedošana, es vairāk ielikšu informācijas mājaslapā. Tas ir tāds ekumenisks lūkšanas pasākums Vecerīgas ielās. Mēs ejam apcerot Kristus ciešanas. Mums jau bija Gunter prezentācija. Jums jau bija. Vienkārši es to stāstu, tāpēc, ka man vajadzēja brīvprātīgos. Viņš viņam prasīja brīvprātīgos. Ļoti labi. Cik labi. Jūs esat tik brīnišķīgi. Nedēļ klāt. Tas tad arī ir tāds mūsu pienākums. Jūs ziniet, kā Kristus Mateja evaņģēļa noslēgumā runā, kad es biju slims, kad biju ieslodzījumā, kad es biju nebrīvē, kails un izsaucis, jūs mani apmeklējāt. Tas pieder pie baznīcas sūtības, tāpēc es gribētu, lai jūs tā palūdzties sirdī, un man arī būtu šodien pasakiet, kuriem būtu kā interesi, mēs tā nesūtīsim uzreiz cietumu, bet jūs apmācīsties, izveidosiet mazu komandu, un jūs satiksiet kapelānus, un tad vienkārši tur šī alfa tad arī turpināsies tur runāt gan par vīriešu, gan sieviešu cietumu. Tu man tā ļoti lūdza, es teicu, ka arī no mums būtu interesanti, un ka mēs vēlamies šo kalpošanu, jo tas ir tāds tiešām garīgs arī žēlastības avots, kas ir mūsu priekšā, ja mēs to esam sapratuši. Šeit būs lapiņas, varbūt tās nebūs pie pierastīgos brīvprātīgos, izēja